Koncerta pirmā daļa jūsējā. Francē, Debussy, Ravel, kamermūzika, Borna, fantāzija par Bizet Karmenes tēmām, stīgu kvartets, klarnete, flauta un vesels 2 arfistes. Savukārt koncerta otrajā daļā jūs dzirdēsiet saksofonu kvartetu Atomos. Riharda Dubras skaņdarbs Dziedinošais lietus, ļoti piestāvošs Ziemassvētkiem. Otrs centrālais skaņdarbs būs jaundarbs, ko mums speciāli ir sarakstījis komponists Andris Dzenītis, kas stāsta par jaunu dzīvību, par piedzimšanu, par prieku, kas ar to saistīts. Dzirdēsim ļoti plašu komponistu klāstu, jau sākot no lielmeistariem, tādiem kā Emils Dārziņš. Pirmā daļā franču kamermūzika, otrā daļā saksofonu kvartets Atomos. Tiekamies 14. decembrī Spīķera koncertzālē.